Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Pagrieziena punkts. Šodienas rakstu vieta. Tiešām, es atzīstu savus pārkāpumus, un mani grēki ir vienmēr man acu priekšā. Redzi, tev patīk patiesība, kas apslēpta sirds dziļumos, un tu māci man noslēpumos izprast gudrību. 51. psalms, 5. un 8. pants. Šodienas pārdomas. Šis psalms ir nožēlas lūgšana, kurā Dāvids atzina grēku, ko viņš bija centies apslēpt. Lai arī ne uzreiz, tomēr Dāvids uzņēmās atbildību un atzina savu vainu. Šis notikums mums māca svarīgu principu. Tikai konfrontējot problēmas, tās tiek atrisinātas. Kļūdas, kuras cenšamies apslēpt, ir kā nezāles, kuras turpinās izsūkt dzīvību, kamēr nebūs izrautas ar saknēm. Apzinies, ka Dievs neko nevar izdarīt pret tavu gribu. Tikai tad, kad tu vērsies pie Dieva un lūdz piedošanu, Viņš spēj atjaunot tevi un nolikt tevi atpakaļ uz svētību ceļa. Dāvids teica: izveido man tīru sirdi, ak Dievs, atjauno manī savas pestīšanas prieku. Dāvids atzina savu kļūdu un lūdza piedošanu. Tas bija pagrieziena punkts. Dievs viņam piedeva un atjaunoja, un Dāvids turpināja darīt varenas lietas. Šodienas lūgšana. Tēvs, paldies, ka varu vērsties pie Tevis, atzīt savas kļūdas un saņemt piedošanu. Paldies, ka Tu dod man žēlastību un sirdsmieru. Māci man uzturēt tīru sirdi, lai es varu baudīt Tavas pestīšanas prieku. Uzrādi man arī cilvēkus, kuriem esmu parādā piedošanu, un dod man drosmi izlīgt. Jēzus vārdā. Āmen.